Mēģināsim paanalizēt, vai astroloģijai tiešām nav nekāda sakara ar zinātni un fizikas likumiem, uz kā balstās mūsu pasaule. Astrologi apgalvo, ka cilvēka raksturu un dzīves notikumus ietekmē planētu un zvaigžņu stāvoklis debesīs. Vai no fizikas skatu punktu mūs var ietekmēt debesu ķermeņa attiecību spēks no kosmosa? Te nu būtu jānoskaidro, par kādiem spēkiem šeit ir runa. Fizika ir noskaidrojusi, ka dabā eksistē 4 miedarbības. Tātad vāja miedarbība, kas ir gravitācijas spēks, elektromagnētiskā miedarbība, kas ir tātad lādiņa miedarbība, elektrisko lādiņu miedarbība. Un stiprie un vājie kodolspēki, ja, kas ir diriģē visus noteikumus atomu kodolus. Ja. Abi pēdējie stiprie un vājie kodolspēki, ja, tie mums atkrīt, jo to darbības diapazons noslēdzas kodolā, kas ir neiedomājami mazs telpas apgabals. Un runāt šeit par kaut kādu kodolspēka ietekmi no tālām zvaigznēm, uz mani šobrīd varam vienkārši izslēgt kā tādu. Ja mēs runājam par elektromagnētisko miedarbību, tad te runa ir par 2 veidu elektriskiem lādiņiem – pozitīvajiem un negatīvajiem. Pretēji zīme lādiņi pievelkas un vienādi atgrūžas. Par laimi, pēc lādiņa nezudumības likuma, visumā pozitīvie un negatīvie lādiņi ir vienādā skaitā. Pretējā gadījumā notiktu ārkārtīgi spēcīga matērijas pievilkšanās. Piemēram, ja starp 2 cilvēkiem, kas atrodas metra attālumā viens no otra, elektrisko lādiņu skaits atšķiros kaut par 1%, tad šie abi cilvēki pievilktos viens pie otra tādu spēku, kas spētu noturēt zemeslodi. Tāpēc ir ļoti labi, ka šie spēki ir vienādoti, jeb neutralizēti, jau molekulārā līmenī. Un te nevar būt runa nekāda par elektromagnētisko spēku iedarbību no kādas attālas zvaigznes vai planētas uz mums. Нет никаких доказательств того, что каким-то образом далекие звезды могут повлиять на обычного человека. Все, что мы действительно ощущаем, как люди здесь, это воздействие гравитации объектов на нас, но не конкретно каждого человека, а на всю Землю целиком. Например, воздействие гравитационное Луны на Землю. Это приливы и отливы.